Sveiki, mani plastilīna biedri, bet šoreiz es jūs saukšu par spēlēšanās biedriem, jo tagad man ir second channels. Tas nozīmē, ka man ir otrais kanāls, un tā kā es jums rādīšu, cik tās mantas ir vērtīgas, kā šitā Hot Wheels trase. Man pagaidām ir divi manas mīļākās mašīnas, un man tās ļoti patīk pagaidām, bet šoreiz es jums izstāstīšu par tām un kā tās īstenībā izskatās. Ir tā, kur šitā ir mana mīļākā mašīna no visām. Tā ir tāda sporta mašīna, kur var ļoti labi daudz izdomāt, ko tā dara, un tieši viņai tur ir tāds uguns, kur ir tāds zils, stilīgs un labi piemērots braukšanai, un tai ļoti labi sanāk apmesties. Nu, šitais nesanāca, bet reku tā sanāca, un šitā ir otrā mana mīļākā mašīna. Tāda violetīga, tieši mana mīļākā krāsa violeta, un te ir sarkani stikli, un tur vēl viņas riepām ir dubļi, kur izskatījās, tā kā viņa brauca par dubļu čempionātu. Un arī viņai tur ir tāds spoilers, kurš arī ļoti labi taisa flipus, tā apmetienus, kā šitā. Un šīs ir manas divas mīļākās mašīnas, un jūs tagad esat X-Plays channelā, un šis ir mans tēlis, mans X no Lego un no Alphabet Lore, mans mīļākais burts. Īstajā Alphabet Lore viņš ir ninja, bet tad, kad viņš satika F, tad F vienkārši viņam šitā ar zobiem sakošļāja, un tad X bija uz zemes. Viņš ir mans talismans pa šo laiku. Un es jums parādīšu, cik ātras ir šīs divas mašīnas. Es sākšu ar savējo mīļākāko sarkano mašīnu. Un 3, 2, 1. Ātri. Un tagad šo 3, 2, 1 arī ātri. Un tagad es jums parādīšu, kā pa šo trasi iet šīs divas mašīnas, un es jums arī izstāstīšu par šo trasi. Nu, šiten ir mute, kur aiztaisās ar šito mēli. Ja tur trāpās kāda mašīna, tad saps uzreiz tā paņem, bet, lai otra mašīna to izglābtu, tai jābrauc pa šito vilni un jātrāpa tieši šajā plāksterī, jo, ja uzspiež šito plāksteri, tā taisās. Un, lai to aiztaisītu, ir jāuzspiež mute un jāpieskaras mēlei. Un arī izstāstīšu arī tā. Tad, ka ir šitāds motoriņš, kur palaiziņi brauc. Un šeit arī ir līmeņi, kā tur ir. Tur ir otrā vieta un iekšā haizivs mutē un arī pirmā vieta. Un tā kā uzgriezīsim sākumā uz otro vietu, kā sanāks. Nu, pagaidām nesanāca, jo haizivs tur ir. Pamēģināsim vēlreiz. Pagaidām nesanāk, jo tad, kad tā brauc, tad trāpas stūp. Bet arī to haizivu var izņemt no šīs trases. Vienkārši paņem pašus haizivus un rauj ārā. Tikai jābūt uzmanīgam, var pacelt un braukt. Bet pagaidām šito nevajag darīt, jo tagad es filmēju video
Bet tagad izmēģināsim ar atvērtu muti pa otro vietu un cerams, ka izdosies. Un joprojām neizdodas. Pamēģināsim ar otro mašīnu. Tā gluži neietilpst tur iekšā. Jā, tā mašīna tur neietilpst. Cik dīvaini. Sliktās ziņas, šī mašīna tur neietilpst. Kaut es nesaprotu, kāpēc tā neietilpst, bet kaut kā jāmēģina tad atmuguriski to darīt. Un joprojām tas nestrādā. Es laikam saprotu, jo tur divi šitie te ir uz iekšu. Un arī šitā, kaut kas sanāca, labi, un nesanāca. Labi, pamēģināsim iekšā haizivs mutē. Esi gatavs, čempion? Labi, 3, 2, 1. Wow! Izveicīgi. Tieši vilnis nokrita. Labi, vēlreiz. Wow! Tieši uz riteņiem. Tā kā šī mašīna izturēja šito pārbaudījumu bez mutes, tikai apgāza vilni. Nu, pamēģināsim ar šito mašīnu. Tikai ir problēma, kur tā neietilpst tur iekšā, bet lai gan es izdarīju tā, lai tā ietilptu, bet tā neiznāk ārā. Bet pamēģināsim tā uz otras puses. Un cerams, ka ietilps. Un neizdevās. Tā kā šī mašīna šajā trasē neveicas. Tā kā uz pirmo vietu, tā kā ir viss jāatstāja čempiona ziņā. Aiziet, tam 3, 2, 1. Gandrīz apēda haizivs. Pamēģināsim to vēlreiz. Wow, aktavs riteņiem. Pamēģināsim vēlreiz tikai ar manu talismanu, vai viņam viss būs kārtībā. Nepieskāriena. Es nesaprotu, kā šai mašīnai tā veicas uz riteņiem nostāvēties. Nu, tā kā šajā pārbaudījumā uzvarēja šis manējais mīļais čempions. Un es aizmirsu pateikt, tajai haizivī spuras vēl kustās, kur var izdarīt tā kā viņa peldē, bet šis nav vajadzīgs pagaidām. Un tā kā mēs izmēģinājām šo trasi, nu gaidīšu jūs nākošajā video, kur es jums rādīšu, kā taisīt no Lego. Un tā kā, atā!